Viens no izplatītākajiem sadzīves atkritumu veidiem ir stikls. Stikla ražošana ir dārga un energoietilpīga, tādēļ nepieciešams tā izstrādājums izmantot pēc iespējas ilgāk. Lietotu stiklu var izmantot jauna stikla izstrādājuma ražošanā, bet to var pārstrādāt arī izejvielā, ko izmanto celtniecībā un ceļu būvē. Latvijā stikla atkritumus pārstrādā tikai viens uzņēmums – SIA Ekocikls. Uzņēmums savu produkciju piedāvā gan vietējiem celtniecības un ceļu būves uzņēmumiem, gan arī eksportē uz Ukrainu un Baltkrieviju. Ar Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu atbalstu uzņēmums ir iegādājies jaunu stiklu drupināšanas iekārtu. Kā rezultātā tiek ražota kvalitatīvāka otrreizējā izejviela. No pudelēm vai vienalga kāda cita stikla iegūst beigās tīru materiālu, tīra stikla, tādu izejvielu, kas līdzīga smiltīm. Mēs viņus arī saucam par stikla smiltīm, bet kurām ir tādas īpašības, kuras ir cietības ziņā labākas nekā smiltis un līdz ar to tirgo pieprasīta prece. Mums visvairāk ir pudeļu stikls. Tā kā mēs sadarbojamies ar visādiem atkritumu poligoniem un atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, tad visvairāk arī no iedzīvotājiem, kas vācās, tās ir pudeles. Jaunā iekārta ir ļāvusi uzņēmumam būtiski samazināt elektrības patēriņu un palielināt produktivitāti. Gada laikā ar šo nelielo iekārtu tiek saražotas 900 tonnas stikla smilšu. Mēs arī tā meklējām, ko darīt, kur to stiklu likt, kādus risinājumus atrast. Stikla rūpnīca uzreiz maksā miljonus, šitais tāds nav tik dārgs un toties efektīvs risinājums. Ar jaunās iekārtas palīdzību tiek saražots arī kvalitatīvāks produkts. Stikla atkritumu smalcināšanas gaitā stikla smiltis tiek attīrītas no putekļiem, plastmasas, papīra un metāla daļiņām. Maināmie sieti nodrošina dažādas veida materiālu frakciju ražošanas iespējas.